Sveiciens visiem, kuri mani skatās vai klausās. Mani sauc Jāna Svirīdova un esmu uzņēmēja. Šis ir mans pirmais podcasts un iemesls, kāpēc es esmu izlēmusi sākt rakstīt podkastus, ir tas, ka Latvijā ir ārkārtīgi maz informatīvu un izglītojošu kanālu par biznesa vidi. Tāpēc manos podkastos būs viss par un ap biznesu, tā veiksmēm, neveiksmēm, dažādām aizkulisēm, kā arī iespējams tiks paceltas tādas tēmas, par kurām ļoti daudzi vai nu baidās runāt, vai arī izvairās runāt. Un sākšu tad es ar sevi. Kas tad es esmu? Esmu kopš 2005. gada nekustamā īpašumā nozares pārstāve, kad es sāku strādāt starptautiskā nekustamā īpašuma kompānijā, kur es arī iepazinos un satiku savu vīru. Un pēc 10 kopīgi nostrādātiem gadiem mēs sapratām, ka mūsu izaugsmas iespējas šajā uzņēmumā ir izsmeltas, un tāpēc mēs lēmām par savu uzņēmumu izveidošanu. Tā sagadījās apstākļi, ka tajā laikā vienlaicīgi arī daudzi citi kolēģi meklēja jaunas iespējas, un līdz ar to likumsakarīgi, ka šie te kolēģi pievienojās mūsu uzņēmumam, par ko mēs dzirdējām ārkārtīgi daudz pārmetumu un nosodījumu savā virzienā, bet mūsu ar vīru uzskats ir tāds, ka uz mūsu sirdsapziņas sēž tikai viens cilvēks, kuru mēs patiešām mērķiecīgi uzrunājām un uzaicinājām uz savu kompāniju, un šis cilvēks strādā mūsu uzņēmumā vēl joprojām, ko nevar teikt par pārējiem līdzgaitniekiem. Un tātad, pirmos 5 gadus mūsu uzņēmums nodarbojās pārsvarā ar nekustamā īpašumā starpniecības darījumiem, un darbinieku skaits izauga no 6 līdz 10, laikam vienu brīdi bija pat arī 12 cilvēku. Un pēdējos 5 gadus mēs ļoti koncentrēti fokusējamies tieši uz nekustamā īpašumā pārvaldīšanu un investīcijām. Un uz doto mirklī mūsu uzņēmumā strādā 8 štata darbinieki, vairāk nekā 15 ārpakalpojumu veicēji, un nekustamā īpašumā pārvaldāmo īpašumā pakete uz doto mirkli jau sastāv vairāk nekā 20 miljoni. Un kas tad ir tas, par ko tad mēs varētu šodien manā pirmajā podkastā parunāt? Ņemot vērā to, ka šajā nozarē strādāju jau vairāk nekā, nevis vairāk, bet gandrīz jau 20 gadus, tad šajā laika periodā es esmu saskārusies un komunicējusi ar ārkārtīgi lielu daudzumu dažādu veiksmīgu, uzņēmīgu un mērķiecīgu cilvēku grupu. Un tā kā ar šiem te klientiem tiek ļoti bieži uzturēts tāds ļoti tuvs kontakts, tad ar gadiem es esmu nonākusi pie secinājuma, ka lielākai daļai uzņēmēju ir principā viens un tās pašas problēmas, bet arī nelielai daļai šo te cilvēku ir arī pa kādai sāpei. Un, lai jūs saprastu, par kādu sāpi es tagad runāšu, es jums piedāvāju 3 reālus dzīves stāstus, pēc kuru noklausīšanās secinājums jūs droši vien varēsiet izdarīt paši. Lai nebūtu tā, ka man tiek pārmesta lirika un tas, ka runāt par citu cilvēku bēdām vai nelaimēm ir daudz vieglāk, es domāju, ka es sākšu šo te visu stāstu ar mūsu ģimeni. Tie, kas ir biznesā vismaz aptuveni 20 gadus, es domāju, ka ļoti labi un skaidri un gaiši atcerās 2008. un 2009. gada ekonomisko krīzi, kurā vissmagāk skāra tieši nekustamā īpašumā nozari. Un ņemot vērā to, ka arī mēs bijām šīs te nozares pārstāvji, tad arī likums arī sakarīgi, ka arī mūsu ģimenē cieta visā šajā krīzē.
Un kā tas izpaudās? Iespējams, ka ne visi zina, ka laika posmā, kad mēs darbojāmies šajā te nekustamā īpašuma kompānijā, mans vīrs jau tad nodarbojās ar investīcijām un investīciju attīstīšanu. Un, kad pienāca šie te krīzes gadi, mēs saskārāmies ar ārkārtīgi lielām problēmām. Kādā ziņā? Jo bankas sāka piekopt ārkārtīgi negodīgu kredīta politiku. Tas izpaudās tādā ziņā, ka, pieņemsim, mūsu vienā jaukā dienā banka X, kurā ir vēl joprojām Latvijā, mūs izsauca uz pārunām un teica, ka mums ir bankas kontā jāieskaita veseli 30,000 eiro. Mēs atteicāmies to darīt, ņemot vērā to, ka uz to mirkli mums nebija pilnīgi neviens kredīta maksājums, un mēs kaut kā ļoti veiksmīgi no tās situācijas izgājām ārā. Bet tas neatrisināja tālākās mūsu problēmas. Mums kredīti bija vairākās bankās, respektīvi viena banka bija X banka, kas atradās Latvijā un atrodas vēl joprojām. Un otrā banka bija Itāļu banka, kura vairs uz doto mirkli neatrodās Latvijā. Tad tur arī bija vislielākā šī kredīta līnija. Un tad, kad mēs sapratām, ka šī nekustamā īpašuma krīze sit tik ārkārtīgi augstu vilni, mēs sapratām, ka mēs nevarēsim ilgtermiņā nomaksāt vairs kredīta maksājumus pilnā apmērā. Lai jūs saprastu, par ko iet runā, es tā īsumā vienkārši varu izstāstīt tikai to, ka 2008. un 2009. gadā nekustamā īpašuma cenas nokritās līdz pat 75%, kas vispār gan ekonomiskā, gan vēsturiskā kontekstā vispār nekad pasaulē nebija noticies. Un līdz ar to, bruka biznesi, bruka sapņi, bruka idejas, bruka pilnīgi viss. Tad mums šajā bankā, mums šajā Itāļu bankā bija kredīta līnija, un mēs gājām ar viņiem vienoties par to, lai viņi mums piešķir kredīta brīvdienas, kam viņi principā labprāt arī piekrita. Kad nākamajā dienā mēs vēstulē no bankas saņēmām veselu kaudzi dokumentus, mēs bijām patiesā šokā, jo, lai saņemtu kredīta brīvdienas, viņi mums pieprasīja par galvotājiem pilnīgi visus ģimenes locekļus, sākot ar māsām, brāļiem, tētiem, mamām un tā tālāk. Tur nebija tikai vecmāmiņa. Un tad mēs sapratām, ka pie šādiem te nosacījumiem ar šādu kredītu politiku mēs nebūsim spējīgi stāties visiem pretī un izcīnīt kaut kādu uzvaru. Mēs lēmām par to iespēju, kas tajā mirklī tika piedāvāts. Tajā mirklī kā reiz tika izveidots maksātnespējas likums, un mēs bijām viena no pirmajiem drosmīgajiem, kuri iesniedz dokumentus uz šo te maksātnespēju. Process mums bija ļoti ilgs, smags, jo no valsts puses nozīmētā administratore arī veica savus nelikumīgās darbības, par kurām bija arī ļoti skaļi virsrakstī presē, bet, kā bija, tā bija. Process ir beidzies, un tas ir arī galvenais. Ja mēs tā skatāmies atpakaļ uz to, kas notikās, tad mēs esam nonākuši pie secinājuma, ka nebija jau tas pats grūtākais un smagākais pazaudēt visu to savus ieguldījumus. Un arī viss tās iespējas, kuras mēs tajā laikā arī saskatījām. Un mēs nonācām pie tāda smagas secinājuma par to, ka pats grūtākais visā tajā pasākumā bija tas, ka atradās cilvēki, līdzcilvēki, kuri nepakautrējās izteikt tādas frāzes, ka tā jau jums arī vajadzēja, vai arī to jūs bijāt pelnījuši. Un, ja tā vēl būtu tā mazākā sāpe, atradās kāds cilvēks, kurš kā ar nazītī sirdī iedūra, sakot vārdus, kas tad jūs par tādiem sūdīgiem ekonomistiem, ka nevarējāt šādu krīzi paredzēt.
Tā frāze, protams, bija domāta vairāk manam vīram, bet tas nenozīmē, ka tas neskāra arī mani personiski. Un, jā, tajā laikā atradās tikai 2 cilvēki, kuri mūs patiešām atbalstīja un ticēja, ka mēs spēsim piecelties un virzīties tālāk. Un priekš mums tas tajā mirklī bija patiešām ļoti svarīgi un ļoti atbalstoši. Un skatoties ar šodienas acīm uz visu to notikušo, mēs esam sapratuši, ka mums bija nepieciešami veseli apmēram 12 gadi, lai mēs atgrieztos tajā pašā izejas punktā, no kuru mēs toreiz 15 gadus atpakaļ zaudējām. Nemazāk interesants stāsts ir arī ar kādu mūsu klientu. Vīrietis, ap gadiem 60, ļoti inteliģents, ļoti izglītots, ļoti patīkams, kurš orientējoši apmēram 10 gadus atpakaļ bija nolēmis, ka viņš savu biznesu un savu ģimeni pārvedīs uz Latviju. Un šajā nolūkā viņš bija jau nopircis biznesu, viņš nopirka vienā no Rīgas ekskluzīvākajām ielām ļoti skaistu lielu dzīvokli un sāka viņu remontēt. Un, kā jau mēs visi zinām, dzīve ir tāda neparedzama lieta. Viņam kaut kādā mirklī pazuda pilnīgi visā finanšu stabilitāte zem kājām. Nu, tā kā pavisam. Un viņam nācās pieņemt ārkārtīgi smagu lēmumu pārdot savu dzīvokli. Viena no pēdējām reizēm, kad viņš atbrauca uz Rīgu, tas bija apmēram 5 gadus atpakaļ, mēs ar viņu pasēdējām, parunājām, pēc kā viņš teica, ka viņš vēlētos, lai mēs abi divi kopā ar vīru dotos kopā ar viņu uz viņa dzīvokli, un viņš vēlētos mums parādīt savu dzīvokli, lai mēs saprastu, no kā viņam nākās atteikties. Jo viņam dzīvē vairs nesot neviena cilvēka, kurš viņu varētu saprast. Un aizejot uz šo te dzīvokli, mēs redzējām patiešām ārkārtīgi skaistu, izremontētu, pārdomātu dzīvokli, un viņš par katru istabu varēja tik interesanti stāstīt par... Respektīvi, viņš varēja par katru istabu izstāstīt, ko viņš bija plānojis tur darīt. Tur, pieņemsim, vienā istabā tur kūpināt cigāru un dzert konjaku, otrajā istabā pavadīt laiku ar bērniem, trešajā ar sievu, ceturtajā vēl ar kaut ko. Nu, istabas tur bija daudz, stāstīt viņam bija ko daudz. Un vakara gaitā mēs nonācām pie secinājuma, ka dzīvē dažreiz nākās izdarīt ārkārtīgi smagus lēmumus, lai atvērtu durvis uz jaunām iespējām, uz ko viņš atbildēja, ka šis lēmums esot viņa dzīvē pats smagākais, kuru jebkad viņam ir nācies pieņemt. Pēc kaut kāda apmēram mēneša, kad mēs viņam zinājām un teicām, ka viņa dzīvoklim ir atradies pircējs un viņam ir jāierodās pēc nedēļas Rīgā, viņš teica, ka viņš labprāt to izdarītu, bet viņam nesot naudas līdzekļi, lai nopirktu biļeti. Un runa negāja par 1000, runa negāja arī par 100 eiro. Runa gāja par dažiem 10 eiro. Un viņam šāda naudas summa vienkārši nebija. Un, lai jūs saprastu tos mērogus, runa gāja par to, ka tikai tajā dzīvoklī vien, kuru viņš bija nopircis, runa gāja par vairāk nekā 1 miljonu ieguldījumiem. Un tajā mirklī, kad viņam ir jāierodās Latvijā uz darījumu, viņam pat nav 50 eiro autobusu biļetei. Protams, ka risinājums tika atrasts, viņš atbrauca uz Rīgu, tika veikts darījums, un man ir ārkārtīgi liels prieks, ka tagad pēc dažiem gadiem šis cilvēks ir atkal finansiāli nostabilizējies un jūtās ļoti komfortabli, bet jā, arī savus secinājumus viņš ir izdarījis attiecībā uz draugiem un līdzcilvēkiem. Trešais stāsts būs par man kādu tuvu stāvošu personu, vīriešu kārtas pārstāvi, ap maniem gadiem, ļoti enerģisks, uzņēmīgs, kurš aptuveni vairāk nekā 10 gadus atpakaļ devās pavisam uz citu kontinentu, būvēt savu dzīvi no sākuma. Kāpēc viņš to darīja? Nu, tāpēc, ka varētu uzskatīt, ka arī viņš bija šo te 2008. un 2009. gada krīzes upuris.
Un, tad, kad viņš pārcēlās, mēs, protams, visu laiku uzturējām ciešu kontaktu, un apmēram pēc kaut kādiem 2 gadiem, kad man likās jau, ka viņš ir kaut kādu stabilitāti zem kājām ieguvis, es viņam vienkārši uzrakstīju īziņu ar jautājumu, kā tev iet, kā tev klājās. Uz ko viņš atbildēja, man iet labi, sēžu uz lieviņa un baudu sauli, jo mums bija ziema, viņam bija saule, jo mēs atradāmies dažādos kontinentos. Uz jautājumu, kā iet viņa bērniem, viņš atbildēja, viss ir ļoti labi, viņi grib ēst, bet es nezinu, kā viņus pabarot. Un tajā mirklī es sapratu, ka šim cilvēkam ir vienkārši jāpalīdz. Un neskatoties uz to, ka tikai tajā mirklī mēs paši sākām sajust kaut kādus pirmos finanšu pamatus zem kājām, es šim cilvēkam piedāvāju pārskaitīt summu X. Uz ko viņš man atbildēja, ka viņš nekādīgi nevar šo te summu pieņemt, jo viņam pilnīgi nesot nekādas jausmas, kad viņš varēšot man šo summu atgriezt. Un jāatzīstās, ka man nācās ar viņu tur dīloties un vienoties ārkārtīgi ilgi, līdz kamēr mēs vienojāmies, ka es viņam šo summu pārskaitu. Un pēc kaut kādiem dažiem gadiem viņš atzinās, ka tas ir bijis viens no tādiem lielākiem, vērtīgākiem atspēriena punktiem, lai varētu piecelties un doties tālāk. Un uz šodienu šī ģimene ir jau izveidojusi savu ražotni, un viņu saražotā prece ir pieejama praktiski visos lielveikalu plauktos. Kāpēc es stāstīju šos te visus stāstus 3? Manā ieskatā veiksmīga cilvēkā tēls tiek pārāk idealizēts un romantizēts. Cilvēki vispār nav gatavi ņemt un paskatīties, kas aiz tā viss slēpjās. Un dažreiz tur ir tik lieli izaicinājumi, problēmas un sāpes, ka šie te paši arī uzņēmēji vai cilvēki vienkārši viņi slēpj to visu no citiem, jo viņi saskarās ar pretestību, cilvēki nav gatavi palīdzēt un cilvēki nav gatavi iedziļināties viņu problēmās. Un tas, ko es jums visiem varu vienkārši tikai novēlēt, ja jūs vēlaties iet uzņēmēju darbībā vai arī jau jūs tur esiet, padomājiet, vai jums ir kaut kur tuvumā starp ģimenes locekļiem, draugiem vai vispār, nezinu, kādiem citiem cilvēkiem, vismaz viens cilvēks, kurš būs gatavs tevi atbalstīt tajā mirklī, kad tu sasniegsi savu dzīves zemāko punktu. Ja sasniegsi, es novēlu, lai tev nekad tā nenotiktu. Un tā esence, tā galvenā doma, kas jums ir principā ar šo te visu podcastu, nevis tā, ka jāsaprot, bet tas, ko es vēlētos jums nodot, ir tas, ka jūsu uztverei ir ārkārtīgi liela nozīme. Kādā ziņā uztverei? Viss ir atkarīgs no tā, kā jūs uztversiet katru savu veiksmi, neveiksmi, grūtību un kā jūs meklēsiet tam visam risinājumu. Un principā jūsu attieksmei būs noteikti arī šī te jūsu panākumu atslēga, lai jūs spētu piecelties un dotos tālāk. Es domāju, ka ar to mēs arī šodien beigsim un tiekamies pavisam drīz, pēc apmēram 2 nedēļām, kad būs nākamais podcasts, kura ietvaros es jums piedāvāšu dažas grāmatas, kuras noderēs ne tikai uzņēmējiem, bet arī tām personām, kuras cenšas attīstīt savu brendu sociālajos tīklos, un tās noteikti nebūs grāmatas no biznesa vides, bet tās būs grāmatas, kuras jums iespējams iedos ļoti labu tādu bāzi, izpratni par apkārt notiekošo,
kas jums ļaus teiksim tā, virzīties uz dzīvē daudz vieglāku un ātrāk uz priekšu. Paldies un uz tikšanos!